Katoļu ģimnāzijā, tāpat kā visās skolās, šī bija patriotiskā nedēļa. Mums bija ļoti piesātināta šī nedēļa ar daudz pasākumiem. Un tiešām mēs izjūtām to, ka Latvijai ir 107 gadi. Mūsu valstī 107. dzimšanas diena. Pirmdien mums bija Mārtiņdiena tirdziņš, kur mēs savus izgatavotos gardumus un kafejnīcās dažādus kebabus un tapas pārdevām. Tiešām mēs apbrīnoju 8. klases jauniešu, kur bija tik izdomas bagāti un tik garšīgi sagatavojuši mums cienestiņus par ietirgoto naudiņu. Daļu atstāja skolēni sev, daļu ziedoja skolai, kur tālāk mēs skatīsimies, kam šo ziedojumu novirzīt. Kādēļ ir šis tirdziņš un šis ziedojums, mēs mācāmies dalīties. Otrdien mēs atzīmējām Svētā Mārtiņa no Tūras piemiņas dienu. Un Svētais Mārtiņš dalījās ar savu apmetni, un arī mēs mēģinām dalīties ar to, kas mums ir. Un, protams, mēs arī izveidojam Latvijas kontūru no svecēm skolas priekšā un nodziedājam himnu kopā viss bērndārs un skolas kolektīvs. Un lūk, piekdien 2 koncerti sākuma skolai un pamatskolai kopā ar vidusskolu parādījām, cik ļoti mēs mīlam Latviju, sākot ar prezidentu uzrunu un beidzot ar divdūjiņām. Un šeit jūs redzat visus Latvijas svarīgākus cilvēkus. Katra klase ir izvēlējusies vienu, kas raksturotu īpaši Latviju, vai tas ir tāls šahā, vai tā ir aktrise Vija Artmane, vai tas ir mūsu komponists Raimonds Pauls, vai balstsvīts Jānis Čakste, vai mūsu sporta skolotājs Ivo Jozus, kas arī ir Latvijas lepnums. Latvija mums katram ir sirdī, un mēs viņu arī mīlam un par viņu lūdzamies, bet mēs arī esam atbildīgi par viņas nākotni. Un katrs skolēns, katrs bērns ir tas, kas Latviju nesīs tālāk.